Cilvēki ir ļoti labi izglītoti un varikozes vēnes atpazīs jebkurš. Un tad vienmēr ir jautājums, vai visas varikozās vēnes vajag ārstēt, jo bieži cilvēki saka, viņi atnāk uz vizīti, saka, man ir paplašināts vēnes, man tās netraucē, vai tās obligāti vajag operēt. Viennozīmīgi uz šo jautājumu atbildēt nevar, bet ko var viennozīmīgi pateikt, ka cilvēkam, kam ir jau redzamas paplašinātas vēnes, ir pēdējais laiks veikt vēnu izmeklējumu un noskaidrot, kas ir par iemeslu šīm paplašinātajām vēnām. Un pat, ja tās nesāp, pat, ja tā ir tikai kā tāda parādība, kur šad tad varbūt ir vizuāli redzama, un nereti to pasaka līdzcilvēki, cilvēks pats nemaz nav pamanījis, ka ir paplašinātas vēnes. Šis ir tas moments, kad izmeklējums ir vajadzīgs obligāti. Un vēnu ārsts tālāk jau pateiks, kas ir par iemeslu, parādīs, kas no kā veidojās, kura vēna ar kuru ir saistīta un cik būtiski būtu veikt ārstēšanu un cik liels risks pastāv, ja šo ārstēšanu atliek un ilgstoši neveic. Vēnu saslimšanas bieži salīdzina ar zobu saslimšanām. Zobārstu apmeklējuma laikā ārsts var jums teikt, draudziņ, jums ir caurs zobs. Un cilvēks teiks, bet man tas nesāp. Vai vajag ārstēt? Vēnām ir ļoti līdzīgi. Izmeklējuma laikā mēs noskaidrojam, ka ir slima vēna. Un tad ir jautājums, vai šo slimo vēnu vajag ārstēt tad, kad tā nesāp, vai atlikt uz to laiku, kad slimas vēnas dēļ ir saslimusi kāja, un cilvēks tā dēļ jau cieš. Tātad jautājums ir, vai slimu vēnu vajag ārstēt tad, kad mēs to diagnosticējam un prognostiski paredzam, ka tā nākotnē radīs sūdzības, jeb atstāt uz vēlāku laiku, un tad jau redzēs, kā būs. Pasliktināšanās gadījumā, protams, ārstēšana vienmēr ir komplicētāka.